16. janvārī Ilūgstes novada kultūras centrā notika ikgadējā balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas pulcēja vairāk kā 200 aktīvāko Daugavpils un Ilūgstes invalīdu biedrības biedru. Biedrībā tiek pārstāvēti visi pagasti ar 600 tās biedriem. Katru gadu kaut neliela daļa no tiem sanāk kopā, lai gūtu pozitīvas emocijas, vēlot viens otram laimīgu jauno gadu. Aizgājušais 2012. gads ir iezīmēts padarīto darbu un notikumu kalendārā. Daugavpils un Ilūgstes novada invalīdu biedrības vadītāja Leontīna Tamane stāsta, ka gada gājumā ir bijuši daudzi pozitīvi notikumi. Tā ir darbība biedrībā, pulciņos, izstādēs, arī invalīdu sporta svētkos, ko ik viens no viņiem katru gadu gaida ar lielu nepacietību. Mēs esam optimisti, mēs rokas nenolaižam, daram, strādājam. Un lielākā daļa invalīdu ir tādi, kas tiešām ir maleči. Viņiem liels paldies par to, ka viņi nenolaiž rokas, ka viņi ir optimisti, ka viņi dara kaut ko mājās, kaut ko pēc tam arī uz mūsu lūgtajām izstādēm, atnes savus darbus, kā arī šodien redzam, kad galdi ir pilni ar visdažādākajām lietām, ko cilvēki ar savām rokām ir sadarījuši, izdarījuši un atveduši parādīt citiem. Tā kā invalīds ir tas cilvēks, kurš tiešām, man liekas, optimisms, tikai optimisms, viņiem ļauj izdzīvot šajos grūtajos laikos un gribu vēlēt arī visiem labu veselību, optimismu un dzīves prieku, lai tas visus pavadā, un tad jau būs viss labi. Kā katru gadu arī šogad invalīdu svētkiem bija sava tematika – gada tirgus. Vairāki tirdziņa dalībnieki atnesa uz izstādi savu roku darinājumus. Gardumus un skaistumlietas, siltas adītas zeķes un šalles, apsveikuma kartītes un dekora priekšmetus. Laucasiete Valentīna Kolodinska papildināja gada tirgus galdu ar pašizgatavotu kārtaino torti un pīrādziņiem. Savu ikdienu Valentīna pavada mājās. Pa ikdienu mājas aprūpas mazbērni, gotiņa mājās, tā, ja kustos padruskai. Mazbērni nedot miera, taču jākustos ar mazajiem. Viņus nepametīs malā. Valentīna ir arī aktīva sporta cienītāja, piedaloties tradicionālajās invalīdu sporta spēlēs un gūstot augstus rezultātus. Cilvēkus ar īpašām vajadzībām svētkos sveica Daugavpils novada domas priekšsēdētāja Janīna Jalinska, sakot visiem paldies par padarīto darbu, rūpēm par saviem mīļajiem un tuvajiem ģimenes locekļiem, vēlot stipru veselību, mieru, saticību un labklājību ikvienā ģimenē. Janīna Jalinska pasniedza Leontīnai Tamanei Daugavpils novada kalendāru ar Červonkas pils attēlu un novada monētu. Apsveikumiem pievienojās Ilūgstes novada domas izpildirektore Līga Dudere, Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Latvijas sarkanā krusta Daugavpils un Ilūgstes novada komitejas izpildirektore Skaidrīte Dāvne. Eglainas vidusskolas bērni rādīja teatralizētu uzvedumu par piparkūkas piedzīvojumiem ar meža zvēriem pirmssvētku laikā. No malu malām skanēja arī klātesošu apsveikumi pagājušajos Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Svētku koncertu noslēdza Višķu pagasta senioru kopa Dzīvīte, kas priecēja skatītājus ar dvēseliskām dziesmām un smītināja ar jautrām anekdotēm.